Šajā nedēļas nogalē izrāviens daudziem, kad pāriet jaunajā ir biedējoši, nezini, kā nāks nodrošinājums, kas notiks, tu nezini, bet jādodas ticībā. 218 nozīmē svaidīt. Daudzas lietas sakustās, kopš iegājām decembrī. Spiediens palicis lielāks, tu varbūt piedzīvo grūtības, kavēšanos, garā notiek sakustēšanās, jo notiek pārēj uz decembri. Svaidi sevi un bērnus. Vai tu esi iegājis grūtībās, vai ieiesi? Psalms 91. Lasi to. Esi nomodā. 57,84 nozīmē pamosties. Dievs sakustina lietas, kas izraisa būt neērtam. Ļaunajiem arī Dievs sakustina lietas, kas izraisa viņos atmošanos. Daudzi pagriezieni notiek, un tas ir neērti. Tu jūties iestrēgusi pārējā, iesprūdusi dzemdēt. Uzbrukumi, kas aizkavē laulības apsolījumu dzemdēt. Izraisa kavēšanos laulībai un finansēm. Slavē Dievu, ejot tam cauri, lūdz, jo tas pastiprinās. Tas ir lielais fināls. Daudzi piedzīvo sausumu, izlikšanu no mājas vietas, piedzīvo pagriezienu finansēs. Cilvēki, kas nesteigā paklausībā Dievam, Dievs sakustina lietas viņu dzīvē. Dievs sauc atlikumu, savus bērnus, cel Dieva namu. Hagaja 1,5. Un nu, saka tas kungs Cebots, palūkojiet, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Jūs ejāt bagātīgi, bet ievācāt trūcīgi. Jūs ēdāt gan, tomēr trūkst, lai jūs justos pēduši. Jūs dzerat un tomēr nedzesējat slāpes. Jums ir gan apģērbs, bet tas nedod pietiekami siltuma. Un kas pelna algu, tas ber to caurā makā. Tā saka tas kungs Cebots, palūkojieties taču, kā jums līdz šim klājies jūsu ceļos. Kāpiet augšu pa kalnos, sataisiet kokus un celiet šo namu. Tas man būs patīkami, un es parādīšu savu godību, saka tas kungs. Jūs gan sagaidījāt daudz, un redzi iznāca maz, un kad jūs to pārvedāt mājās, tad es to tomēr izputināju. Kāpēc tā? Jautā tas kungs Cebots. Tāpēc, ka mans nams stāv drupās, un ik viens dzenas tikai pēc sava nama, tāpēc debes aizturēja pār jums savu veldzi, un zemes klēpis noslēdz jums savus augļus. Un es sūtīju sausumu pār visu zemi un kalniem, un pār labību, pār vīnu un eļu, un pār visu, kas izaug no zemes, tāpat arī pār ļaudīm, lopiem un visiem ar rokām darāmiem darbiem. Visi, kas tur no tautas vēl bija ar lielu uzmanību uzklausīt tā kunga sava Dieva balsi un pravieša Hagai vārdus, kuru Dievs tas kungs pie viņiem bija sūtījis, un tauta sajuta lielu bību tā kunga priekšā. Tad Hagais, tā kunga sūtnis, kura uzdevums bija Dieva vēstījumu tautai zināmu darīt, runāja šādus vārdus: Es esmu ar jums, tā saka tas kungs, un tas kungs lika pamosties Zerubābelā, jūras apgabala pārvaldniekā un Jozuā, un visos no tautas atlikušajos jaunam garam, tā, ka viņi nāca un uzsāka darbus gar tā kunga Cebota sava Dieva nama. Daudzi piedzīvo finanšu trūkumu, jo nesako mērķim. Dievs tavam izredzētajam vīram dod instrukciju izlīdzināties un būt vienotībā ar tevi, atvainoties tev, un viņš to nedara. Noteiktiem cilvēkiem vajag attīrīt tavu vārdu kādās situācijās, viņi to nedara. Dievs gaida līdz pēdējai minūtei, dod žēlastību, dod laiku, iespēju. 822 nozīmē loks, iespēja loks, priekš šiem cilvēkiem izlīdzināties ar Jēzu un ar tevi. Dievs parādīs savu roku. Tas, kam tu ej cauri, nav sots, bet Dievs tevi testē, attīra, jo tu celies augstāk. Bet kas neklausa Dievam un ceļ sev elkus, tie piedzīvos Dieva uguni, jo nepaklausa. To ir nākamajā līmenī, un tas nav vērti. Caharija 13, 7-9. Zoben pacelies un vērsies pret manu ganu un pret to vīru, kas man tūs, saka tas kungs Cebots. Nogalini ganu, tad davis izklīdīs. Vērsīšu savu roku arī pret tiem mazajiem. Tad vēl jānonāk visā zemē tam, saka tas kungs, ka 2/3 jāiznīkst, bet 1/3 jāpaliek pāri. Un šo 3 daļu es vedīšu caur uguni un kausēšu kā sudraba kausē un šķīsta, un pārbaudīšu kā pārbauda zeltu. Viņi piesaugs tad manu vārdu, un es viņam atbildēšu un teikšu: tā ir mana tauta,
un viņi teiks, tas ir kungs, mans dievs. Daudziem no jums ejot cauri ugunī, sāp kā ellē, bet tu iznāksi un pat nesmaržos pēc dūmiem. Kādi jau gatavojas nākt ārā otrā pusē, vētra būs beigusies. 2. Mūzus 3, 1-9. Mūzus ganīja Jetrus, sava sievas tēva Midiāna priestera avis. Viņš aizdzina avis pāri tūkstnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ērkšķu krūma. Un viņš skatījās, un redzi, ērkšķu krūms dega ugunīs, bet nesadega. Tad Mūzus sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ērkšķu krūms nesadeg. Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja turp lūkot un sauc tam no krūma un sacīja, Mūzu, Mūzu. Mūzus sacīja, te es esmu, un tas kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un viņš sacīja, es esmu tava tēva Dievs, Ābrahāma Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs. Un Mūzus aizklājis savu vaigu, jo viņš bijās viņu Dievu uzlūkot. Un tas kungs sacīja, vērodams, es esmu vērojis manas tautas bēdas, kādas tai ir Eģiptē. Viņas brēkšanu tās uzraugiem es esmu dzirdējis, jo es zinu viņu ciešanas. Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no eģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek, uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu zemi. Un redz, Izraēla bērnu brēkšana ir nākusi manā priekšā, un es esmu redzējis tos spaidus, ar kādiem eģiptieši viņus apspiež. Tagad ej, es tevi sūtīšu pie faraona un izved manu tautu, Izraēla bērnus no Eģiptes. Daudzi tiks atbrīvoti no Eģiptes un ieies apsolītajā zemē. Dievs atbrīvo savus cilvēkus. Tu juties verdzībā, darbā kā vergs, lūdzi Dievam, lai tevi atbrīvo. Dievs dzirdēja tavu raudāšanu. Tu pārēji, kādam tas ir aiziet no darba, ticībā lec un paļaujies uz Dievu. Tavs darbs izskatās pēc Ēģiptes, tas tevi ierobežo. Tas ierobežo to, kā Dievs vēlas, lai tu kustētos. Kādam Dievs liek pāriet uz apsolīto zemi. 939 nozīmē izdarīt kustību. Tā teritorija, kurā tu esi, apspiež tevi. Dievs tevi atbrīvos šajā stundā. Dievs sūtīs tev kādu palīdzēt, iedrošinās vai pravietos, palīdzēs pāriet jaunajā. 2. Mūzus 3, 17-21. Un es esmu sacījis, es jūs izvedīšu no Eģiptes posta uz kanāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, hīviešu un jebusiešu zemi, uz zemi, kur piens un medus tek. Tad viņi klausīs tev, bet tu un Izraēla vecai ejiet pie Eģiptes ķēniņa un sakiet tam tā. Tas kungs ebreju Dievs ir parādījies mums. Tagad ļauj mums iet 3 dienu gājumu tuksnesī, lai upurētu tam kungam mūsu Dievam. Bet es zinu, ka Eģiptes ķēniņš neļaus jums iet, ja nav stipras rokas. Tāpēc es izstiepšu savu roku un citīšu Eģiptes zemi ar visiem saviem brīnumiem, kurus es tās vidū darīšu. Pēc tam viņš jūs atlaidīs. Es arī parādīšu labvēlību tautai šo eģiptiešu priekšā, un kad jūs iziesit, jūs neiziesiet tukšā. Kādam 3 dienas tu tiksi atbrīvot un ieies apsolītajā zemē, bet ļaunais streikos. Tiklīdz ieiesi miera un drošības vietā, tu ļaunos vairs neredzēsi. Tos, kas tevi apspieda, tu tos vairs neredzēsi un nedzirdēsi. Nepiedzīvosi apspiešanu. Tu gaidi uz Dievu, lai viņš atbrīvo lietu pirms šīs gads beidzas, tiklīdz tu pārēji, tu neiziesi tukšā. Tu neiziesi 2024. ar tukšām rokām. Tas var būt laulības apsolījums, jauna māja, finanses, jauna mašīna, paaugstinājums, kalpošana, biznes. Kāds no jums gaida palīdzību, gaida izrāvienu, kādam izrāviens 3 dienās. Tu neiziesi tukšām rokām. Tu nedosies uz apsolīto zemi tukšām rokām. 1074 nozīmē bagātība, dārgumi. Kāds gaida finansiālu izrāvienu, pirms ūdens plīst, pirms izliešanās notiek arī pilināšana. Pirms sieviete dzemdē, laika jautājums, kad Dievs atbrīvo izliešanos. Viss, kas šķita miris tavā dzīvē,
finanses, māja, laulība, tas celsies augšā, tu redzēsi fizisku pierādījumu. 12, 12 nozīmē manifestācija, skaidrs. 7, 7, 1, 1 nozīmē psalms 77, 11. Ja Dievs tevi atbrīvoja iepriekš, viņš to darīs atkal. 19, 20 nozīmē notikt, nākt, celties. Apustuļa darbi 27, 27. Jau 14. nakta vējš mūs dzina, padries jūru, kad ap nakts vidu jūrnieki manīja, ka tuvojas zemei. Spiedies cauri vētrai. Kādam tuvojas zeme, tu pāries otrā pusē šajā nedēļas nogalē. Vētra būs galā, un tu būsi uz sausās zemes. Apustuļa darbi 13, 26. Dienvidu vējam lēni pūšot, viņiem šķita, ka nodoms izdosies, un pacēluši ankurus viņi brauca gar pašu Kreitu. Bet neilgi pēc tām no salas puses sacēlās viesuļvētra, ko sauc par Eurak Vilonu, ziemeļa rīteni. Tā kā kuģi aizrāva līdzi un mēs to nespējām sagriezt pret vēju, mēs padevāmies un tikām nesti. Braucot garām kādai saliņai, ko sauc par Klaudu, mēs tikko spējām valdīt glābšanas laivu. To uzvilkuši viņi apmeta kuģim virvis un baidīdamies nokļūt sirtē, nolaida buras un ļāvās viļņiem. Kad mūs vētrā ļoti svaidīja, nākamā dienā viņi izmeta daļu kravas, un 3. dienā viņi paši savām rokām izmeta kuģa rīkus. Kad vairāku dienu nebija redzama ne saule, ne zvaigznes, un liela vētra trakoja, mums zuda pēdējā cerība izglābties. Tā kā tie neko nebija ēduši, Pāvils piecēlās viņu vidū sacīdams: jums vīri vajadzēja man paklausīt, neaizbraukt no Krētas un izsargāties no tādām grūtībām un briesmām. Tagad es jums saku, nezaudējiet drosmi, neviens no jums neies bojā, tikai kuģis, jo šinī naktī man piestājās Dieva eņģelis, kam es piederu un arī kalpoju, sacīdams: nebīsties, Pāvil, tev jāstājas ķeizara priekšā, un redzi, Dievs tev visus ir dāvinājis, kas līdz ar tevi brauc kuģī, tāpēc nezaudējiet drosmi, vīri, jo es ticu Dievam, ka tā notiks, kā man ir sacīts. Mūs izmetīs kādā salā. Vētra ir galā, un tu sasniedz sauso zemi. Spiedies cauri, lūdzu ilgāk. Kāds decembra 1. daļā līdz 15. datumam nonāks apsolītajā zemē. Vētra būs galā. 27, 27 nozīmē baidīties, drebēt, lekt pēkšņi, apjukt. Tā daudzi no jums jūtas. Daudzi baidās, ejot cauri šai vētrai. Marka 4,35, un viņš tiem saka tanī dienā, vakara metoties, pārcelsimies uz viņu malu. Vētra un Jēzus nāk. 4,35 nozīmē vīrs, kāds saistīts ar laulības apsolījumu, kāds baidās, ka tas nenotiks. Vētra būs galā, apņem apjukums, bailes, dusmas, šaubas. Jēzus gulēja, visapkārt jūg. Jēzus piecēlās un norāja vētru un lika viļņiem būt mierā. Kādam vajag apsaukt vētru un likt tai būt mierā? Miers, esi mierīgs. Uzticies Dievam, tici Dievam. Vētrā stāvi ar Dievu vārdu. 239 nozīmē pārbaudīt. 12, 14 nozīmē īpašuma atstāšana mantojumā. Paula palīgs. Palīdzība ir ceļā. Dievs sūta tev palīgu. Uzticies laivas kapteinim Jēzum. Sagaidi milzīgu izrāvienu šonedēļ. Turies pie ticības.